Latvija. Jau tagad visiem ļoti patīk. Ārzemnieki šo patiku pauž, atbalstot mūsu grūtos brīžos, izbaudot nacionālās svinības un pat investējot mūsu resursos. Būtu tikai godīgi, ja arī mums patiktu visi cilvēki, kuriem patīkam mēs. Un patiesībā ir vienalga, vai runa ir par bagātiem investoriem no Krievijas, skaļiem britu vecpuišiem vai pieklājīgu Šveices pensionāru pāri. Jo, if you like Latvia, Latvia likes you. Ko mēs darīsim? Mēs apsolīsim, ka katrs, kurš nospiedīs like Latvijas Facebook lapai, saņems like no mums. Vienīgā atšķirība – Latvijas laiki būs kas vairāk par klikšķi internetā. Tie būs video attēli un citi interesanti risinājumi, kas cilvēkiem pastāstīs par mums būtiskām tēmām. Piemēri un risinājumi. Risinājumi Latvijas Facebook lapai tiek veidoti ievērojot šādu mehānismu. Izvēlamies tēmu, par ko gribam pastāstīt, izvēlamies konceptam If you like Latvia, Latvia likes you atbilstošu ideju, visu papildinām ar praktisku informāciju un liekam kādam runāt par konkrētu šteli. Rezultāts būs šāds. Tēma – Latvijas daba. Ideja – laika no Latvijas baravikām. Mežā tiek atrasta neliela beciņa. Virs tās novietota fiziska laika poga un kamera. Latvijas lapā ir iespējams spiest laiku un vērot, kā šī sēne aug. Beigās sēne atbildēs ar to pašu, ar savu micīti nospiežot laiku, kā atbildi visiem, kas vērojuši tās augšanu. Risinājums tiek papildināts ar informāciju par atpūtu pie dabas, viesunamiem, muzejiem, rezervātiem un pareizie cilvēki vai organizācijas kļūst par sadaļas daba satura veidotājiem. Sadaļu kultūru atklāsim ar video, kurā atbildi apmeklētāju laikiem izdzied viss dziesmu svētku koris. Arī šī sadaļa tiktu papildināta ar informāciju par citiem kultūras pasākumiem un tajā komunicētu kulturālākie latvieši. Inovācijas sadaļā jauno inženieru radīts robots spaidīs laiku cilvēku vietā. Sadaļu papildināsim ar info par latviešu sasniegumiem gan pagātnē, gan tagadnē, un gluži kā pārējās sadaļās nofraktēsim cilvēku, kurš runās par konkrēto tēmu. Savukārt par to, kā Latvija pārvarēja krīzi, reiz nedēļā pastāstīts pats premjers, parādot savu laiku un sniedzot ekonomisku padomu katram, kurš nospiedīs laiku mūsu lapā. Gribam pastāstīt par latviešu nacionālo virtuvi? Lūdzu, spied laiku un vēro, kā tev atpakaļ atlaiko mūsu virtuves lepnums omulīgs medījums. Sadaļu papildinām ar latviešu ēdienu receptēm, labāko restorānu sarakstu un tā tālāk. Šie ir tikai daži piemēri. Vairāk vari uzzināt šeit. Bet varam apgalvot, ja šitais strādās, pasaule uzzinās, ka Latvijai patīk tie, kuriem patīk Latvija, un viss būs kolosāli.